Kooperatīvā Trikāta piensaimnieki, kuri savulaik bija iesaistījušies jaunās piena rūpnīcas būvē Jelgavā un līdz pēdējiem piegādāja Latvijas pienam izēvielu zem tirgus cenas, tagad ir zaudētāji. Zemnieku piena nauda tikusi izmantota sieru uzkrājumu veidošanai eksportam, bet zemniekiem parāds, kas sasniedzis 3 miljonus eiro, nav atmaksāts. Kā situāciju vērtē Naukšēna pagasta piensaimnieki, to devās skaidrot Māja Migla. Tie bija liels svētki piensaimniekiem, kad beidzot tika likts pamatakmens pašu zemnieku piena rūpnīcai. Uzņēmumu Latvijas pienas dibinātāji bija kooperatīva Trikāta KS, DZS, kā arī piena partneri KS, kurā apvienotas 600 saimniecības. Finansiāli ieguldījumi jaunajai rūpnīcai deva gan kooperatīvu biedri, gan Eiropas fondi. Tik ņemts kredīts bankās, bet valsts garantēja 7 miljonus lielu atbalstu, gandrīz 15 miljonus vērtējai rūpnīcai. Zemnieku saimniecības Sporas, kas ietilpst kooperatīvā Trikāta, savulaik arī deva savu artavu uzņēmumu Latvijas pienas celtniecībā. Bija liels prieks un tāds satraukums, kā nu būs, un valsts arī piedalījās ar savu. Un zemkopības ministrs un visi, un domāju, nu patās ies viss uz urā. Tikai 3 gadi pagājuši kopš rūpnīcas atklāšanas, bet jau pērn zemnieki sākuši just, ka kaut kas nav kārtībā. Sākus kavēties piena naudu dažreiz 2 mēnešus, dažreiz vairāk. Ja kādam šķiet, ka pienu var saražot no svaiga gaisa, tur nepastāv ne darba algas, ne dīzeļdegvielas, ne tehnikas remonti, ne kredīti. Viņš ir smags, nepārtraukts ikdienas darbs. Jebkuru lieku naudiņu tā ir apēsta, ja? Visi kaut kādi mazāk vai lielāki mērķi ir palikt malā. Ja? Es ļoti pateicīgs, teiksim, tādām degvielas piegādes firmām, no kuriem ir ilgstoši strādāts, kad laikā nesamaksājam, bet vēl atved piegādā, atļauj sadalīt tur 2–3 daļās. Trikāta vienīgā uz savu rūpnīcu pienu turpināja vest arī tad, kad jau bija sakrājušies parādi. Šobrīd parāds Trikāta zemniekiem jau sasniedz 3 miljonus eiro. Katrs saimniecības makā iztrūkst pa 100 000 eiro lielu summu. Tikmēr jaunā uzņēmuma padome sieru noliktavā ieguldījusi ap 400 tonnām siera. Jaunai padomei izdarot secinājumu par to, kad vajag piepildīt noliktavu ar sieru, vajadzēja atrast arī līdzekļus, ko izmaksāt zemniekiem par pienu. Jo nevar tā, kad vienu pusi uzķīlē un otru neliekās nezinas. Pienam kooperatīvs šobrīd atradis citus noiet ceļus. Zemnieki par litru saņem 18,5 centus. Dzīvojam, nav jau tikai piens, ir jau arī kādu govu var pabrāķēt, ir kādu bulli var nopārdot, un tik traki jau nav, kad ir pilnīgi jāliekās gar zemi un kājas gaisā. Tā kā es domāju, ka mēs esam stipri un izturīgi un dzīvelīgi, un lai šito visu vienkārši ņemt un sacīt, es tagad pārdošu un braukšu prom uz ārzemēm. Nē, es netaisos to darīt, un es strādāšu un skatīsimies, kā gan jau kopējiem spēkiem kaut kā sagaidīsim atkal to saulīt spīdam. 10. septembrī kooperatīva biedri nāks kopā un lems, vai pārdot Trikātai piederošo 53,66% lielo Latvijas piena kontrolu paketi un kam pārdot. Spora saimnieki saka, jāpārdod par tādu summu, lai zemniekiem spētu atmaksāt iekrājušos parādus. Viņiem vēl jāvāc skābarība, jāpērk degviela un jānomaksā kredīti. Priekšā gara ziema. Māja Migla, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.